Okay, so we will make this final workshop in 2 steps. So we take the first 30 minutes. It will probably be somewhat more simple from the first, and then we have a break, and then we continue. And you can form the same groups as you had last time. Do you remember what number you had and the same place? You remember where you sat last workshop? Yeah. So you go to that place, and you take one of these papers this time. Now we have new papers. So it will be bigger, so maybe even if you have the possibility to write on the floor. We don't have a table here, otherwise you take your normal pen, because we want to hang them here so we can see them after. We take this away. So you present shortly on with this tape here, so we leave it like this. So one take the notes, but you write it on the big paper. And the question to work with this: take 2 general challenges, problems in your society, agree on them, and at least 1 concrete challenge, a smaller one. Not 2 wider, more general, and 1 concrete, and agree on that in the group. So quite short presentations of the challenges you have, and you can take group, start with number 1 and then go to number 4, or we have 5 groups, and you can put them here. We have some tape that we can. So 2 main ideas and 2 challenges, and 1 is youth unemployed. 3 challenges actually. So it was 5. Latvian. Yes, this is Latvian. I didn't know. You Latvian. Okay. Bet jūs man traucēsiet, ja? Okay, Latvijā jauniešu bezdarbs vai jauniešu pirmā, tas, ko mēs visvairāk pratām, kad jauniešu bezdarbs, un tad, kad ir tā pieredze pirmā, un kā jauniešiem, lai viņi vairāk dabūtu šo pirmo pieredzi, un lai viņiem būtu, jo parasti jauniešiem nav šīs pirmās pieredzes, un tad viņi nevar tikt darbā un saprast, ko viņi īsti grib. Ideja vēl bija par to, ka patiesībā viņi iet studēt, kaut ko izmācās, un pēc tam, skolotājs strādā par sēdnieku un tā tālāk, ka viņiem vajadzētu dot iespēju sākumā izmēģināt dažādas profesijas, lai viņi saprot, ko studē. Jā, kaut vai ilgāku laiku ēnotu vai redzētu reālajā dzīvē, kā reāli notiek. Jā, prakses, pieredzes, ko var arī iegūt nevalstiskajās organizācijās, jauniešu centros un praktizējoties uzņēmumos, supportēt viņus tos. Otrā lielā problēma ir sabiedrības psiholoģiskā veselība, ar domu, ka lielam mums pat kopā ir ikā ļoti daudz, ir jaunieši, kam ir problēmas ar policiju, un jaunieši, kas ir tipi no normālām ģimenēm, un pieredze rāda, ka patiesībā šīm tipi normāliem jauniešiem ir ļoti daudz tās aizberga apakšā lielajām problēmām. Ne tikai tās problēma ir arī sabiedrībā, kas bērnu dārzā tiek izslēgti bērni ar dažādām slimībām, un vispārējā sabiedrība viņus nepieņem. Tātad mūsu ideja par to, ka sākot jau no bērnu dārza, bērniem ir jāmāc, ka jauniešiem vai bērniem, kam ir problēmas, ka mums, tipa normāliem, ir jāpieņem viņi, nevis viņiem ir jāiekļaujas pie mums. Tas pats ir ar mācību problēmām, tad, kad jaunieši nespēja mācīties. Veids, kā viņus, pieņemsim, atgriezt skolā, ir izņemot tā kā no skolas, viņus ieliekot biznesa vidē, pieņemsim par galvniecību vai kādu citu profesiju izmēģinot un liekot saprast, tu gribi ko darīt, tev ir jāmācās. Un integrētā mācīšanas metode ar integrētajām skolām jauniešiem, kam ir mācības problēmas, kas nespēja uztakt kaut kādus priekšmetus un vispār mācīties, ka viņiem vajadzētu mēģināt atrast citu pieeju. Un trešā ir manējā ideja, ka lielāko daļu problēmu dzīvē mēģina atrisināt ar tabletēm, ar zālēm. Aiziet pie doktora, un viņš tev izraksta receptu, kas tev jānopērk, jālieto, lai atrisināt visu savu dzīves situācijas, kas tev neapmierina. Es domāju, ka to vajadzētu mainīt jau tādā līmenī, ka
ārstiem vajadzētu rūpēties par to, lai cilvēks vispār neslimotu. Viņu veicināt, nodarboties fiziskām aktivitātēm, veicināt ēst veselīgu pārtiku, tā kā vairāk izglītot gan ārstus, gan cilvēkus, kādā veidā var veselību saglabāt, nevis glābt pēdējā mirklī, kad nevar, un ļoti iedarbīgiem medikamentiem, kas patiesībā padara vēl slimāku nekā vēl bijis cilvēks. Jā, kad varētu, piemēram, ar visādām terapijām, attīstošajām. Sapratām, paldies! Group 2. I think you should translate. Hvorfor vil ikke du høre hva de sier? Ja, det står ju på. Nei, men altså... Mums te tā kā vairāk problēmas sarakstīts. Tur risinājums, mēs tā kā visu aptversim, jā. Viena liela demografiskā situācija Latvijā, protams, tā ir viena liela globāla problēma, un mums visiem vajadzētu mēģināt risināt visiem iespējamiem veidiem. Sākot ar kvalitatīvas vides, pēc iespējas kvalitatīvākas vides ierīkošanu pašiem savā mājā un savā apkārt. Tad vēl nākamā problēma ir cilvēku aizplūšana no lauku reģioniem, kas nozīmē centrāli vairāk lielajās pilsētās dzīvo jaunieši īpaši laukiem tāds atpakaļ vairs neatnāk. Tā ir arī tāda liela problēma. Un arī jauniešu bezdarbs, un tā kā autoršana, mēs atzīmējām nevēlēšanās tieši kļūt par darba devējiem, darba pašiem uzņēmējiem, kur nu vēl sociālajiem uzņēmējiem. Jo jaunieši negribēšana, nevēlēšanās, nezināšana, tie ir kaut kādas lietas, tāpēc jaunieši nevēlas kļūt par šiem darba devējiem, jo īpaši lauku reģionos kļūt par darba ņēmēju viņš nevar, jo darba vietas nav, un par darba devēju viņš baidās. Tas sanāk tā, ka viņš nav neko. Nav pieprasījums pēc kaut kāda produkta, kaut kādas lietas, un nav arī pieprasījums pēc tā darbības. Tāds sanāk. Nākamā problēma ir patriotisma trūkums sabiedrībā vispār kopumā, sākot jau no bērndārza un beidzot ar pensionāriem, kur Kubina un šīs patriotisma jūtas nemaz nevairo visiem pārējiem. Un tad mums ir tādas divas mazākas, ir konkrētākas problēmas. Students no Rīgas ieteica, jo šeit ir nedroši Rīgas ielās. Viena problēma vakaros un kaut kādos reģionos, lai Rīgas Rīgas šodažu komentārs. Un vēl viena problēma ir, ka nav literatūras datu bāžu studentiem Latvijā. Dažādās nozarēs šo te zinātnisko datu bāzi. Jā, tās ir mūsu tās problēmas. Very good translation. Thanks. This is not the most difficult thing. Okay, group number 3. Trešā grupa. Number 3 or 4? Okay, next doesn't matter that much. Who's next? Next, please. Nākošā grupiņa. Nākamā grupa.
Tā, kā jūs redzat, arī mums diskusijas arī daudz maz atlikt uz pats. Pirmais ir bezdarbs. Tas, ko mēs gribējām izcelt, ir ilgstoši bezdarbnieki, kas bijuši diezgan ilgas darba. Pirms pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir invaliditāte, un arī uzņēmēji, kuriem ir bijuši iepriekšējo slikta pieredze, uzņemot šādus cilvēkus, kad viņi vairāk nevēlas sniegt palīdzību, kā arī, protams, jaunās māmiņas. Par nabadzību, kad ir ļoti liels nabadzības risks mūsu sabiedrībā. Protams, var pieminēt daudzbērnu ģimenes, kad ir cilvēki ar invaliditāti arī ģimenei, kā arī, protams, ir sociālai ienākumi kopumā ir par maz. Tad arī ir svarīgs jautājums, mums likās sociālā atsūtība. Te var pieminēt konkrētāk, ka jaunieši, kas pamet skolu, kad cilvēkiem nav darbs un viņi izkrīt no apitas, viņi nejūtās vairāk piederīgumi sabiedrībai, kad viņi vairāk nav tajā vairāk sabiedrības grupā, kur viņi bija iepriekš. Tad arī ļoti daudz var pieminēt. Un kopumā ir arī vēl ceturtais. Latvijā ir liels nevienlīdzība. Sociālā, ekonomiskā, politiskā, ne visiem ir viss pieejams vienlīdzīgi. Un mūsu nedaudz konkrētākais ir vides pieejamība cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Nu jā, par to vidas pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti pastāstīšu es. Un es jau te dzirdēju pieminām par to, ka jauniešiem nav droši būt Rīgā uz ielas, tas ir studentiem, par to, ka nav atbalstošas vidas cilvēkiem ar maziem bērniem. Un tad mums tā problēma ir tāda, ka mums ir vajadzīgi zināmi dizaina risinājumi, lai mums būtu vieglāk vajadzīgiem neredzīgiem cilvēkiem pārvietoties. Un ir tā, ka mēs pati pārstāv Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizāciju. Mēs esam arī darbā ar pašvaldību saskārušies ar tādu lietu, ka, lai padarītu cilvēkiem ar redzes problēmām pieejamāku sabiedrisko transportu, dažiem autobusiem ir tie numuriņi priekšā, vēl speciāli novietoti. Un tad, kad mēs teicām, ka tas ir ļoti labs risinājums un ka tas ir vajadzīgs risinājums, mēs saņēmām atbildi, jā, bet tādi numuriņi jau ir autobusiem, kas kursē uz Jūglu, bet vai Jūgla ir vienīgā vieta Rīgā, kur pārvietos cilvēku ar redzes problēmām? Viņi var tikpat labi braukt uz Mežciem, Purvciem, uz Iepnieku kalnu, nezinu, Iļģu ciemu, citām Latvijas pilsētām. Arī uz citām Latvijas pilsētām, bet arī pa visu Rīgu, jo Rīgā ir tā, labi, ir Jūgla. Un tālāk, tad ir vēl visādas būvniecības nianses, kā piemēram marķētas durvis, marķēta pakāpienu, un ja dizainers zīmē šo te projektu, tad viņam varbūt tas izskatās labi skaisti, bet cilvēkam ar redzes problēmām tas nav pieejams. Un mums diezgan ekstrēms pat gājiet uz veikalu pēc pārtiks, kaut arī. Ar kājām mēs varam aiziet, mēs varam paiet, bet šī te vide tajā pašā veikalā, kad ir jāuzmanos, vai mēs tur kaut ko nenogāzīsim, nesasitīsim, kaut kāds reklāmas stends mazākais, ko mēs varētu apgāst, mazākais kaitējums, bet ja tur ir, piemēram, stikla purciņas vai kaut kā sakrāmēts, nu jā, tas veikala apdrošina preces. Tās ir tās lietas, par kurām mums ir ļoti jādomā, tāpat iekļaušana dažādās ēkās un nokļūšana. Man pašai šorīt bija situācija, ka es braucu ar šejienu pirmo reizi, un sanāca tā, ka man palīdzēja līdz šai viesnīcai no Pietras nokļūt nejauši sastapts svešs cilvēks. Es tur tikai kursēju ar baltos pieķi pa trotuāru, kamēr man tas cilvēks pienāca klāt, nu ziniet, es jums palīdzēšu nokļūt, kur jums vajag. Labi, paldies, laikam jums ļoti ierobežots laiks, un tad dosim arī runu pārējām grupām. She's very brave. I love that. It shows power, inner power.
ko arī uzrakstījām, nav tā. Viņam viens par to bezdarbu, ilgstošo bezdarbu un sekām, ka tā ir izaugusi paudze, kas ir sociālās palīdzības saņēmēji, kam vairs nav prasmju. Un reizēm arī pat vēlmes atgriezties vai iestāties darba tirgū. Par sociāli mazai sargātām personām. Tie ir dažādi gan ar zemām pamatprasmēm, profesionālām prasmēm, gan cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Un kā šādiem cilvēkiem gan no darbdevēja puses ir aizspriedumi vispār viņus ņemt darbā, gan arī varbūt darba vietas nav tā pielāgotas un piemērotas, un arī, ka vispār nav tādu darba vietu, kur viņi varētu strādāt. Un tas skaitā, tur ir kaut kāds nedaudz specifisks, varbūt darba vietas vajadzīgs vai darba laiks elastīgāks vajadzīgs, lai daudz vairāk cilvēku būtu šeit darba tirgū, bet piedāvājumā nav tur nepilnas dienas darba vietu vai kaut kā. Joprojām saduramies ar to attieksmi vispārējo iesīkstējušo palieku no iepriekšējiem laikiem par tādu diskriminējošu vai atgrūžošu attieksmi pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tad mums konkrētā jau lieta, par kur mēs diskutējām, ir stāsts par vecākiem ļaužiem, kuri dzīvo savgrupi, bet patiesībā pat vēlētos satikties, vienkārši viņiem trūkst vietas, kur satikties. Un tā problēma ir tā, ka viņi vienkārši dzīvo savgrupi, un tas risinājums būtu, kā viņus nogādāt sabiedrībā, lai viņi varētu būt kopā, nodrošināt tādas telpas, kurās viņi var satikties un darīt, ko viņi ir iecerējuši solīt vai novas. Puķu domas, vispārējais. Doma ir tāda, ka ir, protams, katrā pilsētā ir jaunotas nami un jauniešu klubiņi, bet šie cilvēki, vecie ļautiņi negrib iet tur, kur jaunieši. Viņi grib savu vietiņu. Un te varbūt īpaši domājot par veciem cilvēkiem, kas nav tie paši aktīvākie, kas jau nav koros, pulciņos un išūšanas pulciņos, tā kā tie, kuriem vajadzētu tādu gana neitrālu, bez stresa, rāmu, atvērtu vidi, kur viņš varētu arī nebūdams viss aktīvākais, vienkārši pievienoties un pabūt kopā. Jā, paldies.